Kādas ir sekas neapdomīgam lēmumam iznomāt savu zemi vēja fermu attīstītājiem? Tas, ko noklusē attīstītāji, jo zina, ka viņiem tas izmaksās miljonus. Esi gatavs, ka vēja fermu attīstītāji likvidēs uzņēmumu vai iesniegs maksāt nespēju. Tas paliks uz tavu bērnu, tavu mazbērnu pleciem. Tava zeme būs neatgriezeniski piesārņota. Tā vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. Tāda tā paliks taviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Mācies no citu kļūdām, tā tas notiek Amerikā, tā tas notiek Anglijā. Kādēļ tu domā, ka ar tevi būs citādāk? Turpinājumā nesens pieredzes stāsts. Saimniecībai Mekāniksvilā ir jānovērš jau 3. vēja turbīnas ugunsgrēks mazāk nekā pusotra gada laikā. Visi 3 gadījumi radušies zibens spēriena dēļ. Tagad saimniecības īpašnieki mēģina saprast, ko darīt tālāk. Saskaņā ar Sīdāras apgabala noteikumiem, vēja turbīnas, kas neražo enerģiju, ir jādemontē gada laikā. Taču bojājumu seku novēršana paliek zemes īpašnieka atbildība. Reportieris Džeksons Valenta aprunājās ar saimniecības īpašnieci un tagad tiešraidē studijā pastāsta, kas notika ar viņas bojātajām turbīnām. Kad vēja turbīnas lāpstiņa nokrita zemē, turbīnas atlūzas pārklāja apkārtējos laukus. Par konstrukcijas demontāžu un uzkopšanu atbild uzņēmums, bet tas neietver visu radušos postījumu likvidēšanu. Īsa pastaiga pa šo kukurūzas lauku uzreiz parāda nodarīto postu. Lielas stikla šķiedras un vadu gabalu atlūzas mētājas pa zemi, bet mazākas daļas ieķērušās kukurūzas kātos. Es nezinu, kā vispār to var kārtīgi sakopt, jo ilgāk gaida, jo grūtāk to izdarīt. Un tā kā šeit vēl ir tik daudz atlūzu, es tiešām nezinu, ko mēs ar to darīsim, saka Sallī Frīmena, kurai šis jau ir 3. turbīnas ugunsgrēks. Viņa ir sapratusi, ka uzkopšana aizņem ļoti ilgu laiku. Mums vēl nav noteikts termiņš, un nav arī skaidrs, kā viņi to plāno nojaukt. Viņa arī zina, ka vēja enerģijas uzņēmumu veiktā uzkopšana nav perfekta. Iepriekšējās uzkopšanas reizēs Frīmenas kukurūzas laukā palikuši vadi un stikla šķiedras gabali. Turklāt rūpnieciskā tehnika, kas tika izmantota iepriekšējās turbīnas demontāžai, joprojām aizņem vietu. Visa stikla šķiedra un atkritumi laukā nozīmē, ka šo zemi vairs nevar izmantot, un tas rada finansiālus zaudējumus. Tātad, starp papildu izmaksām mums pašiem un nodarīto kaitējumu augsnei, es teiktu, tie ir miljoni. Vairākas dienas pēc ugunsgrēka nokritusī lāpstiņa vēl kūp, un konstrukcijas daļas joprojām tiek aizpūstas vējā. Frīmena baidās, ka šie atlūzu gabali varētu sabojāt saimniecības tehniku, un viņa jau zina, ka nevarēs pārdot nevienu kukurūzas tonu no skartā apgabala. Ņemot vērā vētras pēc ugunsgrēka, kā arī faktu, ka šī ir 2. reize, kad deg tā pati turbīna, un 3. ugunsgrēks tajā pašā laukā, es domāju, ka vismaz 1000 akru ir skarti. Frīmena uzsver, ka viņa nav pret vēja enerģiju, bet nepieciešams pieņemt likumus, kas pātrina uzkopšanas procesu. Kamēr turbīna nav demontēta, tās bojātās lāpstiņas turpinās piesārņot viņas saimniecību. Viņa arī atklāja, ka vēja turbīnām īpašnieki vairāk kārt mainījušies, kas vēl vairāk apgrūtina uzkopšanas procesa organizēšanu. Neatdod zemi izpostīšanai. Neatdod Latviju iznīcībai. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojies biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā.